Ričards Brensons savulaik ir sacījis, es veidoju darāmo darbu sarakstu un izvirzu prioritātes. Bez šādiem sarakstiem es savu laiku neizmantotu tik efektīvi. Un prieka man arī būtu mazāk. Vai tu taisi savu darāmo darbu sarakstu, vai tev ir dienas grāmata, kas ir jādara šonadēļ, nākamēnes vai nākamgad? To sauc par kalendāru. Gauži vienkārša lieta. Protams, kad ir lietas, kuras tu tajā kalendārā saliec, kuras tu zini, labu laiku uz priekšu, bet tomēr biznesā ir stipri daudz lietas, kur tu reaģē uz kaut kādu notikumu, uz kaut ko, kas atnāk negaidot, un tev ar to ir kaut kādā veidā jātiek galā. Tā kā es domāju, ka kopumā biznesā un tavā biznesa kalendārā ir diezgan daudz nejaušības, un teiksim, tas, kas ir sarakstīts, tiek mainīts. Ja tu uzdevi jautājumu par to, kas ir tāds sasniedzamo darbu saraksts, 5 gadu plāns, nē, man nav. Man nav, un kopumā pret biznesa plāniem es esmu ārkārtīgi skeptisks. Ja. Viņi ir vajadzīgi, bet tas ir kā nepieciešamais ļaunums. Man dzīvē patiesībā nav bijis neviens bizness, kuram es esmu uzrakstījis biznesa plānu, un kurš tieši tā arī ir izpildīts soli pa solim, un tur sasniegt tur tie mērķi, milestone, visādi lamu vārdi tur ir. Un jāsaka godīgi, es nepazīstu nevienu, tā īsti, kas arī varētu teikt, ka tā es esmu izdarījis. Tā ir fikcija. Tā ir ļoti lielā mērā tāda, banku inspirēta vai biznesa skolas inspirēta fikcija, ka visa alfa un omega ir tavs biznesa plāns. Tā nav. Biznesa plāns tev parāda, ka pie noteiktiem apstākļiem tā tava ideja nav galīgs idiotisms, kad viņa ir realizējama. Bet tikko tā dzīve sāk iet uz priekšu, tas ir tāpatās, kā tu teiktu, saplāno savu dzīvi. Jā, ko tu darīsi? Cik gados tu apprecēsies, cik gados būs? Un bērniņi kādi būs ar zilām vai brunām acīm. Viens spēlēs vijoli, otrs būs matemātikas.